Nozīmē, jebkuru kustību, kur mēs veiksim, viņa būs dinamikā un ar elpošanu. Tāpēc lūkums tagad apsēsties uz pieejamā pozīcijā. Un mēs sākam ar pirksgaliņiem, mēs vienkārši grozam viņus pa apli un vienkārši ieelpojam, izelpojam. Un uz otru pusi. Nekas sarežģīts. Tagad nedaudz sarežģītāk. Izplatīsim kājas un tad pa apli. Tā uz vienu pusi. Un uz otru pusi. Labi, tagad ar ceļgaliem nedaudz ieelpam. Izelpa ceļu pie sevis pievelkam, noliekam kāju, ieelpa, izelpa. Tad mēs izelpam, mēs piespiežam kāju pie krūta. Ieelpa, izelpa. Tā kā jautri jaunas iesildīšanās mēs uzreiz sākam ar dinamisku kustību, sinkronizējot kustību un elpošanu. Taisam, kā varam. Nesanāk, netaisam. Mierīgi, ar mīlestību pret ķermeni. Viņš jau mums būs vajadzīgs. Protams, svarīgi teikt, ka jau pa 4 nodarbībām jūs jau tur galvā iespieduši, ka taisni muguru ļoti svarīgi. Tāpēc mēģinam iztaisnot muguru. Labi. Tagad sekojoši ieelpa un pie izaugs mēs tagad celu liekam uz sāvnieku. Mēģinam šitā izdarīt. Sanāk, nesanāk, mierīgi taisni. Tad atkal ieelpa, izelpa otru kāju. Ja varam, turam rokas aizmugurē, izstiepjam muguru, ieelpa, izelpa. Mierīgi savā tempā sinkronizēt kustību un elpošanu. Pa vidu ieelpa, šeit izelpa. Varētu arī kaut kāds smaidu sejas uztaisīt savā kā tādu nomocību. Kas tās pa kustību? Kas te ir? Tiem, kuri sanāk, var nedaudz ātrāk taisīt. Tiem, kuriem nē, taisam lēni. Cienam savu ķermeni. Tie, kuri var taisīt, tā kā Kristīna, liek kājas. Stāv viņa taisa šitā, apstāv viņa taisa šitā, ja? Labi. Tiem kājas. Tagad uz sāniem ieelpa un kāju liekam šitā. Atkal pa vidu ieelpa un izelpa uz sāniem. Sinkronizējam kustību ar elpošanu. Un gan jau sasniedz. Tiem, kuriem sanāk, mēs pa vidu vēl šitā taisam. Ieelpa. Labi, jokās, ka mēs tam dzīvām. Tā, labi. Tagad butterflies, taurelīns, mugura taisna, rokas aizmugurē, rokas taisnas, mēģinam iztaisnot muguru un mēģinam lidot. Ja es gribu kādreiz apsēsties un sēdēt normāli lotus pozā, īstenībā šitajā pozīcijā mums ir jākrimē. Ja mēs atveram, pārstāvīski? Cirkšņi. Jā, šito mēs atveram. Un reizes šitās daļas mēs atveram, jo jums jāsaprot, ja jūs gribat sēdēt lotus pozā, jūs varat kārt jogas cilvēkiem uzprasīt, kas notiek ar ceļiem, ja pārāk stipri to dara. Kur 5-10 gadus nodarbojušies. Viņi pareiz pastāstīt. Ja nepareiz dara, tad celes nav domās, vai tam, lai tā liktu kājas, kāpēc mēs attīstam un uzlabojam šitā saiknes. Tā kā elpojam. Ideālā variantā jums ir ceļi uz zemes. Tad jūs varat sēdēt lotus pozā, ja nē, tad... Tas būs svarīgs mums, protams, jums pastāstīšu, kāpēc. Tas svarīgi apzināties savus kapacitāti un iespējas.
Kad jau nelaužiet savus ceļus speciāli. Jā, lai viņi paši nokrīt. Labi. Tagad tādu uztaisīsim. Pirmā priekšējā kāja paliek, otra aizmugurē. Kāds neredz, varat piecelties un paskatīties. Tur paši mums ekrāns būtu kaut labot. Tā, labi. Mēģinam sēdēt ar, kā saka, divām pakaļas daļām. Un tad, ko mēs darām, ieelpa. Rokas uz augšu, izstiepamies un izelpu uz sānu guļamies. Cik daudz, cik mēs varam izstiepot rokas. Nespiešam pārāk stipri, taisam kāma. Tad ieelpa pa vidu, kamēr paceļamies, izelpa uz otru sānu. Viens sāns būs vieglāk nekā otrs. Ieelpa pa vidu, izelpa uz sānu. Tā ir dinamiska kustība. Ieelpa, rokas taisnas, izelpa. Ieelpa, izelpa. Elpam ar degunu. Ieelpa, izelpa. Labi, tagad mainam kājas. Tas pats. Vai ne? Ieelpa. Izelpa uz sānu, stiepamies ar rokām. Tad varam pieeja uz grīdas. Ieelpa un izelpa uz otru pusi. Mēģinam, lai viss paliek uz grīdas, kam ir jāpaliek. Skatāmies uz locītavām, ja kaut kur sāp vēl kaut ko, netaisam un viss, vai ne? Un uz otru pusi. Ieelpa un izelpa. Labi, tagad kaut ko dinamiskāk uz sāniem. Ieelpa un uz sānu mēs izstiepam kāju un mēģinām ar sānu tā transferēt. Ieelpa un uz otru sānu izelpa. Skaties, lai jums pietiek vietas. Jūs zināt to brīdi, kad jūs šitā vienkārši sēžat, jūs mēģināt locīties. Jā, tur jokam mēs dinamiski veicam. Ieelpa, izelpa. Ieelpa pa vidu, izelpa uz sāniem. Kad ieelpojam, mēs atveramies, kad izelpojam, mēs kaut ko daram. Uz sānu. Tagad svarīgi mēģināt uz elpošanu vairāk var pastīties. Nevis uz pašu fizisko kustību. Skaties, kā jums elpojas vēl. Stāstīsim gaiss. Visi ātri jogā notiek caur degunu. Citas vietas mēs neesam. Un elpošana ir taisna. Sanāk, ka mēs nekādā veidā nestrādājam ar šito vietu. Vienkārši elpojam. Labi. Ļoti labi. Tagad pēc kakla. Sēžamies tādā pozīcijā, varam. Protams, nodarbībā jums vajag kaut kādus pilnēs, konkrēti ņemam kaut kādus blociņus, lai uzlabot sēdi, lai nebūtu tā, ka sēdīt, kas ir traumē. Rokas aizmugurē tādā meklā, lai īsti aizmūt muguru un nedaudz ar kaklu. Ieelpa, mēs paceļam kāpu uz augšu, uz otru uz augšu. Izelpa, mēs nolaižam zoņu, tik krūtīm un piespriežam. Esam to ļoti lēni ar sajūtu. Kakls ir ļoti svarīgs sastāvdaļa. Sarunam iet daudz asins, daudz nervu. Jūs tagad līku muguru, sēžat līku muguru. Tad šis ir ļoti labi. Labi, tagad uz sāniem. Pa vidu ieelpa. Uz sānu skatāmies izelpa, pastamies, kas uz blakus tur sēž. Pa vidu ieelpa. Sāniem izelpa. Nesteidzamies, taisam savā rindā. Ne pārāk ātri, ne pārāk lēni.
ausi pie pleca, ieelpa tur bija, izelpa mēs, bet neceram plecu. Nav sacensības, kurš tur vairāk pieskarsies. Tas, lai saskalītu saiknes. Nu, tagad pārpūj nedaudz. Uz vēju izaugt, uz augšu ielu. Un uz otru pusi. Labi. Šitā mēs varam pataisīt nedaudz uz mijā. No šitādas pozīcijas mēs ar ieelpu vienlaicīgi mēs slīdam pa grīdu. Tad mēs atveramies, izplašamies, tā ir ieelpa, uz izelpu mēs slīdam uz aizmuguri. Skatāmies, kā mums iet, lai nekur nekas nesāp. Ieelpa slīdam uz augšu, atveramies, un izelpu mēs tā kā starojamies līdz pašam galvam. Slīdēt labāk pa zemi, lai jūs zot pa zemi, ja jūs varat. Lai teigums labāk saprast, kas mums tam tur nodarbojas. Mēs ilgi nestāvam, mēs vienkārši ieelpojam, izelpojam, nevajag pozīciju esanās stāvēt. Šis tā kā labs trēniņš priekš jantra jogas, jūs ieelpojat kājas kopā. Ļoti labs trēniņš krūtī. Labi, tagad kaķi. Kājas nedaudz platāk uz plecu līmeni. Taisnas rokas. Sākam ieelpu no vēdera. Jā, mēģinam ieelpu no vēdera. Un tā mēs tā kā atveramies gibājums. Jā, un tad uz izelpas mēs uz otru pusi. Tā kā paceļam mūsu muguru. Jā, lai viņi tā kā būtu tāda saliekta. Un tad atkal ieelpu no vēdera. Paceļam galvu beigās un izelpa uz otru pusi. Šī ir ļoti laba lieta, lai trenētu pilno elpošanu. Ir tāds koncepts kā pilnā harmoniska elpošana. Īstenībā tikai viņai var kaut kādas 3 dienas veltīt nodarbības. Tas, ko jantra joga māca, bet pēdējā laikā viņa kāds kursu pasniedz. Tad mēs trenējam un, mums var pastīties, mēs trenējam un izmantojam visu plaušu apjomu. Mēs sadalām reāli 4 daļās. Mums ir diafragmas daļa, vēdera daļa, abdominal breathing. Tā mums ir ribas, krūtis un kļučica, tas kā plecu līmenī. Šis kā viņš saucās. Atslēgas. Atslēgas kauts. Un sanāk, ka 4 daļās sadalīs, un mēs katru daļu mēs speciāli trenējam. Piemēram, šis kaķis, viņš speciāli domās, lai to visu uztrenētu. Sākot no vēdera daļas, un tad uz augšu. Labi, kaut kas cits tagad otrādi. Apguramies uz grīdas, vai ejat kādu tur paklāja. Kājas pie sevis, pakaļ. Rokas uz grīdas, galva šitā guļam. Ieelpojam no vēdera un vienlaicīgi paceļam gurnus. Ieelpojam, paceļam, izelpojam, nolaižam. Tas notiek sinhroni. Kā tikko jūs paceļat uz gurnus, sākat ieelpojat. Pacenās, kā tikko jūs izelpojat, jūs vienlaicīgi nolaižat. Tas notiek ne ļoti ātri. Jums jāizjūt, kā jūs vēders izplašās, kā jūs elpošana iet vēderā.
vēdrā, paceramies. Tagad mēs pieliekam rokas klāt. Daram to pašu, bet vajadzīgi ar rokām. Mēs sākam ielpu, paceram gurnus, un mūsu rokas, taisnas rokas pacerās uz aizmuguru, pāri galvā. Un mūsu ielpa beidzas tieši pie aslēm kaula. Mēs jūtam, kā visi plaušas mūsu uzplešās. Un tad izelpa. Mēs nolaižam taisnas rokas uz leju un vienlaicīgi sinhronizējam kustību un elpošanu. Un kā tikko nolaižās rokas, nolaižās mūsu gurni. Un vienlaicīgi mēs ielpojam. Roku kustība palīdz ielpot pilnu apjomu. Un izelpa. Otrādi. Taisnas rokas iet uz leju. Taisnas rokas palīdz mums. Nesteicieties. Mēģināt to lēnāk taisīt ar sajūtu. Steigā nav pamata. Taisnā. Tas ir ļoti labi. Vienlaicīgi paceram rokas. Ķēderi. Labi. Un tagad vienkārši apguramies uz grīdas. Izplešam nedaudz kājas. Tā kā tādā, pozīcijā. Skatāmies, lai mums ir ērti gulēt. Pieniek galvu un visas grīdas. Vienu roku mēs uzliekam uz vēdera. Otru roku mēs liekam uz krūtī. Kājas nedaudz. Tā kā platāk mēs varam viņiem būt par 20 centimetri. Un mēs vienkārši elpojam. Mēs vienkārši elpojam, neko nemainam un skatāmies, kas notiek ar rokām.